Man svarīgs mans draugu atbalsts, kaut gan sen neesmu ar viņiem tusējis, bet man gribās, lai viņi nav pret mani un lai viņi man atbalsta. Tad, kad mēs agrāk kodām kopā, tad viņi mēdza vilkt uz zoba, tur pasmieties. Tusiņš bija vajadzīgs, tāpēc, ka lai visi justos vienlīdzīgi, tusiņā un alkoholā var aizmirsties. Bet tad, kad es no tā visa izēju ārā, izrādās man viņu atbalsts nemaz nav. Un man bail viņu pazaudēt. Tā šodien sesijā mēs nonācām pie atziņas, ka tad, kad tu beidz kost ar tiem saviem draugiem, kuriem tu esi vajadzīgs tikai tāds, kāds tu esi pie pudeles, kuru var noniecināt, kuru var izsmiet, kuru var saukt par savējo, tāpēc, ka tu dari tieši to, ko visi pārējie, viņi pēkšņi uzņemās vadību tajā, ka viņi sāk komentēt tavus dzīves pārmaiņu vispār līkločus. Tu esi pateicis nē alkoholam vai nē kaut kādām vēl citādām izdarībām, un cilvēki apkārt vienkārši sāk tevi noniecināt. No kurienes tev tādas zināšanas, ko tu tur dari? Tieši pa visu šo laiku, kamēr tu esi varbūt draugs kādam citam cilvēkam, vai vismaz domā, ka tu esi draugs, kurš ir pēkšņi mainījis ļoti spēcīgi savu dzīvi, tev liekas, ka viņš ir kļuvis vājš, jo viņš nedzer. Un cilvēks, kurš ir izkāpis no alkoholisma, viņam liekas, ka stulbi, es arī kaut kā jūtos tāds vājāks, tāpēc, ka tie pārējie uz manīm skatās, ja tu nedzer, tā značit, to neturi, Bet tad, kad mēs sesijā ieraugam to, ka, kas būs, ja tas cilvēks izdzers 2 pudeles, tur, piemēram, kādu stipru alkoholu, un tu paliksi adekvāts, kurš būs spēcīgāks? Un tad mēs sākam redzēt īstās patiesības. Kas ir vieglāk, dzert vai nedzert? Sākumā nedzert cilvēkam ir ļoti grūti. Tāpat kā jebkas, grūti atteikties no saldumiem, grūti nespēlēt vai nesēdēt telefonā, grūti pildīt vingrinājumus, vai iet pastaigās, vai turēt solījumu pašam sev, vai grūti noturēt jaungada apņemšanos. Un dzert atkal ir ļoti viegli, bet tad atkal ir tas patos, tas ego patīk pateikt, ka tu taču nevari izturēt laikam, tad jau tu esi vājš. Bet tad, kad tu esi piedzēries, tad, kad tu esi komā, tā ir tava ikdiena, kad tu neko nevari, kad tu neko nezini, kad tu esi bravūrīgs, uzvilkts un tāds lecīgs tikai tāpēc, ka ikdienā gaida tevi ļoti daudz problēmu. Tad, protams, liekas, ka tas ir taču ļoti spēcīgi, ja tu vari izdzert ļoti daudz. Tad vienkārši par ko ir šis stāsts? Stāsts ir par to, ja tu esi nolēmusi, kad jāmet miers tiem saviem ieradumiem, kuri tevi neved nekur tālāk, sameklēt vajadzētu to vērtību iekšā tevī, kas tev jau daudzas reizes ir likusi vienkārši nedarīt kaut ko vienkārši citu dēļ, ka tu saproti, ka draugs tu esi tikai tad, kad tu esi tāds pats kā viņi visi citi. Kad draugs pēkšņi nevēlas, kad tu sāc citiem mācīt, kā nedzert, vai nepiebāzt muti vakarā, vai kā citiem sportot, tāpēc, ka tu pa šo laiku, tu varbūt esi apguvis kādu prasmi, tu esi mācījies un ziedojis savu laiku, ieguldījies gan mentāli, gan finansiāli, lai tu spētu virzīties pilnīgi citā virzienā. Tāpēc, ja jūs gribat pārmest kādam no sev tuviem cilvēkiem, kuri ir kardināli mainījuši savu dzīvi, pirms jūs pārmetiet, paskatieties spoguli un pajautājiet, ko tas pārmetums dos. Kāpēc man viņš triggerē ar to, ka viņš tagad zina, ka viņš spēj vispār runāt, neierāvis vai bez maskas uzliktas runāt. Mēs visi esam savā pagātnē kaut kas cits, ko šodien jūs vairs nevarat satikt. Bet ja tu joprojām esi tas, ko var satikt, tas pats, kas tu biji pirms gadiem 10, 15, 20, tad good luck for you, tā teikt, tas ļoti žēl, kad nav nekādas attīstības un patīk labāk stāvēt uz vietas. Tad jūs vismaz zinat visi pārējie, kad tie, kas grib, lai jūs neiet uz priekšu, stāvat uz vietas, ir tie, kuriem spēks ir kaut kādās ārējās lietās. Tad, kad jūs gūstat uzvaru ārējās lietās, tad tas tiek vienkārši noniecināts, tāpēc, ka tās taču nav īstās vērtības, tas taču nav pareizi, jo to pareizo atradīs tikai katrs pats. Un kādam stāstīt, ka tikai un tā un nekā nesavādāk, to katrs pats beigās pēc savas pieredzes tik un tā iemācīsies. Tāpēc, ja cilvēks
izdara izvēli, kas viņam liek no tevīm atkāpties soli tālāk. Iespējams, tu vari pamācīties, varbūt viņš no tevīm atkāpjas tālāk, tāpēc, kad viņš sajūtās dumšs, nevarīgs, varbūt viņš atkāpjas tāpēc, kad viņš grib justies pārāks, bet varbūt viņš atkāpjas tāpēc, kad viņš vienkārši vairs nespēja dzīvot tajā pašā vietā, vidē, veidā, kādā viņš ir to darījis līdz šim. Tā kā atbalstīsim katru centienu kļūt labākiem un darīsim to arī paši.